Oksimorons. Bija, ir Yes, kaut kāds yes. simtdaļa. Esiet sveicināti 2025. gadā. Esiet laipni Good aicināti morning, good afternoon, good 2025. evening. Yeah. Kā dzirdat, pēc Pētera mums ir šis tas mainījies. Jā. Pēters ir iemācījies vēl vienu valodu. Tagad viņš zina. Kas ir mainījies, ne? Jā, tagad viņš zina 7. 6 no tām ir viņa paša izdomātas. Pupiņu latgalieši. Pupiņa valoda, krūšu valoda. Mēs bērnībā tā skaitījām, jā. Jā. Latgalieši, krievi. Bija labi. Poligloti. Ideāli. Jā, gads ir mainījies. Mēs neesam mainījušies. Bija Atskaites punkts, jā. Jā. Laiks jau ir vienādi. Man liekas, vairāk. Grāmatužiem vairāk svarīgs ir jaunais gads, man liekas, nekā pārējiem visiem. Kam svarīgs? Nesadzirdēju. Grāmatužiem. Skaidrs. Kaut gan viņiem, man liekas, ar tā gada atskaita kaut kā, man liekas, kaut kāda viņiem ir pavasarī drīzāk nekā. Kaut kad līdz aprīlim Nekā kaut kas tur kaut kāda noslēdzoša. Jā, tā kā iespējams, ka jaunais gads, nezinu, jā. Man tas ir asociēts ar to, ka Ziemassvētki jaunā gada laiks, tas ir vairāk darba, kas nevar nepriecēt, jā. Daudz vairāk laimīgu seju, jo tomēr jubilējas un kāzas, protams, tas viss ir jauki, bet es nezinu, varbūt es tāpēc jautāšu tev tagad, tu esi ievērojis, ka Jāņos, Ziemassvētkus jaunajā gadā, ballēs un pasākumos cilvēki tomēr ir kaut kādi drusku tādi, nezinu, drusku tas pacēlums ir lielāks kopsumā. Varbūt tā ir mana kaut kāda iekšējā, bet Man liekas, tieši otrādi. Visi jūtās nelaimīgi, jo pārējie ir tik laimīgi, bet man neiet pārējie prieks acīs. Bet kāpēc man nav? Nav tā, ka visi viens uz otru tā kā skatās, paga, tu esi laimīgāks, jā. Nav tā, ne? Es te prasu, tāpēc, ka mēs taču bijām, tas ir nekāds noslēpums pēdējā pasākumā strādājām kopā. Mēs sastapām Vitoldu. Jā, un bija Vitolds pirms pasākuma draudēja, ka iespējams oksimorons vairs nebūs, ja, pēc tikšanās ar Vitoldu. Tāpēc mēs tur tā baigi piesardzīgi ar anonsiem bijām. Pa sieniņām steigājām, jā. Jā. Mēģinājām izvairīties. Jā, bet par diviem mēs izrādījāmies tā kā emocionāli stiprāki. Fiziski, protams, nē, bet emocionāli, jā, ka mēs izturējām šo. Vitolds mūs ar vienu kreiso, jā. Jā, tā kā Vitolda spiedienu emocionāli mēs izturējām un esam šeit. Atpakaļ pie jums. Par ko, kas priecē. Es ceru, ka jums arī būs prieks atkal jau. Klausīties mūs, jo saprotu, ka ar svētku laiks nebija īstais laiks, kad klausīties. Es tieši biju paskatījies uz to klausījumu skaitu. Jā. Jūtami bija pa svētku laiku, tā kā bija mazāk. Un tā, ka svētki bija beigušies, pēdējā epizodē pat viņai palielinājās klausījumi, jo acīm redzot, pēc svētkiem cilvēki atgriežas ritmā. Un arī mēs ar Pēteri cenšamies atgriezties ritmā. Šodien mēs vēl ierakstām svētdienā, tāpēc neierasti laikam iznāks pirmdienā. Jums būs pieejams pirmdienā. Bet ar nākšanu mēs jau atkal centīsimies iet atpakaļ. Mēs jau varam nākošanu vai ne vēl? Varam, bet es domāju, mēs vienu varam tā kā izlaidām. Jā, es domāju, nav ko panākt skaitu. Jā, kas ir, ka iznāk, diezam mēs ir tik daudz ko teikt. Nē, gan jau, ka ir ko teikt. Mums ir vienmēr ir ko teikt. Jā, ja godīgi par to svētku, tādā ziņā, bet par svētku laiku, manuprāt, tā kā bija tik daudz izsakā tas zini, kā ir, mums bija ļoti daudz pārbraucienu sakarā ar šo, tev arī bija pārbraucieni, jā, sakarā ar pasākumiem. Zini, kas ir, ko es pamanīju, varbūt man tā tikai ir, ka, teiksim, tā braukšana, īpaši, ka tu pats pie stūres esi baigi notrulina, tu pazūdi laikā un notikumos. Es, teiksim, nevarēju atcerēties, kur mēs bijām aizvakar, kurā pilsētā, kur mēs bijām tur un kas būs rīt. Teiksim, tur gandrīz trakāk nekā ar alkoholu. Tas periods, viņš tevi tā kā kaut kādā laika bedrē iemeta iekšā, jā. Kas caur dienu vai katru dienu kaut kur braucu. Diezgan tālu, 100 kilometri braucu. Tā kā tādā tunelī iekļūst, jā, ar mašīnu brauc. Tīpaši arī domāt, arī nevar tā, kaut ko sapņot, domāt, jo koncentrācija uz ceļa tomēr ir, dzīvnieki ir, jā, viss notiek. Un tu kaut kur pazūdi no tām stundu ilgām braukšanām.
Man ir tāda sajūta. Nu šeit es tev piekritīšu, man bija īpaši to sajūtu, zinu, kad man bija 29., 30. un 31. Man visi 3 decembris, jā? Jā, man visi 3 pasākumi bija Latgales pusē. Tālu bija jābrauc, jāsaka. Jā, bet pusē, ne Latgalē sanāk, neviens Atrašiena laikam bija, tā kā Latgale sanāk, bet tu te uzmanīgi spēlēs Ziemassvētkos, nē. Ne visi grib būt Latgale. Uzmanīgi, jā. Visi grib būt Latgalē, jā, tas gan stilīgi. Ne visi. Ne visi? Pamēģi kādā Madonā kaut kam pateikt, ka tu esi Latgalē. Tas gan. Tur, kā saka, ar gaļa simbolu dabūsi pa muguru. Bet jā, visi sanāca no Rīgas šo pusi, un pēc kara pasākuma es gāzu uz turieni un atpakaļ. Es jau man jau sēšām pat juka, uz kuru pasākumu es braucu, jo tas Tīnuža šoseja, viņa tika izbraukāta 6 reizes. Jā. Un tad tikai kaut kur pie Jēkabpils vai nu pagriezi vai nu pirms pļaviņām uz to pusi, vai ar pļaviņām uz to pusi, un tā kā tāds bija tas brauciens. Bet man tā braukšana, godīgi sakot, drusku patīk. Man tajā vismaz uz pasākuma noteikti patīk braukt. Ir savu meditācijas moments, tur ir, jā, protams. Jā. Bet tu izkrīt it kā no vispārējā. Man ir citi pienākumi parastajā dzīvē, un es izkrītu ārā ļoti. Jā. Bet iespējams tieši tās meditācijas dēļ, jo tā kā tas, šeit es piekrīšu, kamēr tu brauc, tā kā drusku tā kā citā pasaulē ieplūst. Jā. Un tad atgriezies realitātē, tā kā, brīžiem. Un tā agrā izbraukšana, ka tu nevari jā, pabeidz. Tā kā tu nevari, tā kā, ja tu jābrauc, piemēram, nav bieži tu pa dienu vēl paspēj kaut ko padarīt, jā? Un tad tu iekāp, un tad tā diena ieskaitās vēl, tā kā, šeit sanāk, tu atbrauc, paguli, tu piecelies un momentu, pat nav laika neko, tu vienkārši piecelies, iekāp atkal transportā un brauc uz nākšo pasākumu, un tev tā diena, tāpēc, manuprāt, man arī pazūd, tā kā. Nav bijis, ka, teiksim, galapunkts tojās, tu vēl pabrauktu labprāt vēl kādu laiciņu, kādu gabaliņu. Jā. Tur, kur jāstājās, jārunā, jākrāmējās. Cits etaps sākas. Jā. Man, ja godīgi arī, lai vai cik es gadus ar to būtu nodarbojies, un lai vai kā sanākt vai nesanākt, bet braucot pat, salīdzinoši zināmām vietām un visu, bet katreiz vienalga ir tas stresiņš. Un tad ir tas tā tuvojas, liekas, vēl stundiņu pabrauktu, bet ir skaidrs, ka pēc stundiņas vēl vajadzētu vēl stundiņu. tā kā ne, bet, protams, sāc kraut runāties un viss aiziet atkal, iekustas savādāk, jā, tu aiziet nākošajā fāzē. Jā. Ir tāda lieta. Tieši tā, man bija pagājušas ar patiesībā, labi, mums ir it kā, tu noteikti sapratīsi to, ka tad, kad grūtumi ir, jau grūtumi garām, tad tu kā liekas, ka nebija nemaz tik traki. Kaut kā atmiņa būs čakarē, es nezinu, kāpēc tā, bet... Tas ir tas, ko runājām iepriekš, jā. Jā. Apziņa un atmiņa ir ļoti kaut kas interesants, ko mēs īsti nesaprotam. Un man bija paņemti augustā, tas nebija tā kā neaizskopa manēs kā, nezinu, iespējams aiz egoisma, ja tevi prasa tā, zini, cik patīkami, ka tevi prasa. Un tagad es domāju, ka daudz ir ievēroši, ka baigi stilīgi ir svinēt kādas ir darba dienās. Tas ir, protams, saprotami, tāpēc, ka pirmkārt darba dienā tu vari dabūt jebkuru viesnamu, ko tu gribi, nevis to, kas ir palicis pāri. Ir ceļš, ja tu sāki plānot kāzas nevis 2 gadus iepriekš, kā daudzi dara tiešām 2 gadus iepriekš aizrunā viesunamu, tāpēc, ka tad viņi var dabūt tajā datumā, kad viņi grib to viesunamu. Tur ēdinātājus, muzikantus un visu. Jo, ja tu sāc to gadu iepriekš, nākšā, tu jau viesunamu skaits uz sestdienām, piekdienām, sestdienām ļoti ierobežos, muzikantu skaits ļoti ierobežos, varotāji ierobežos. Tāpēc taisa pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, tagad taisa, tāpēc, ka tad viesunam ir brīvi, pat gatavi, manuprāt, nedaudz lētāk, muzikanti un vadītāji pasākumu arī ir pieejamāki. Tur gan cenas neesmu dzirdējis, ka būtu lētāka, bet, jo darbs vienāds jāpadara kāda nozīme, kurā dienā. Un ēdinātāji arī iespējams nebūs lētāk, bet tu vari dabūt to, ko tu gribi. Un man iekrita vienā nedēļā, ka man bija otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien kāzas, un svētdien man vēl palūdza novadīt, pavadīt tādu labdarības pasākumu. Un es kaut kā to visu tur tā saliku, vienkārši es biju kaut kā galvā izrēķinājis, tās kādas notiks tur, tad es palieku pa nakti tur es varu ok, un kaut kā
nebija tā, ka es to pārgalvīgi ņēmu. Visu. Un man likās, ka vienā brīdī likās, bāc, ka tuvojās, ja kas sākās, man likās, ka būs vāks. Bet tur atkal bija tas moments, ko mēs tikko runājam, ka uz katru jaunu vietu, ka tiklīdz tu aizbrauc, tu sāc krauties, sāc runāt ar tiem cilvēkiem. Tas ir pilnīgi atkārtot. Vismaz man tā, es atkal esmu pilns ar enerģiju, un katrs pasākums kā pirmais, reāli. Un tikai svētdien tajā dienas pasākumā es reāli kaut kā sanāca ļoti maz pagulēt. Es tiešām sajūtu pie pasākuma beigām sajūtu fizisku izsmēlumu, bet fizisku, ne garīgu. Vēl pat beigās tur drusku ilgāk sanāca pat pavadīt, jo tur lietas bija paidu. Vēl padziedājām, parunājām ar tiem cilvēkiem visu. Un reāli nostrādāts tas laiks bija. Un tad atbrauc mājās, izgulies, un pirmdienu kaut kad pēcpusdienā pamodos, un likās, bet bija kruta. Bet organisms, fiziski viņš saka, veci, nebija kruta, nedari tā vairs nekad. Amfetamīns izgāja ārā, un tad sajūti. Baltais deguns vairs nebija balts. Tas joks, mēs esam pret narkotikām. Jo mums nav naudas priekš viņām. Es tikko gribēju teikt, nostrādāju, cik tur tās dienas, saskaitīju naudiņu, un tu biji jūties gandarīts, ne? Arī. Klāt visam. Starp citu, protams, neslēpsim. Naudiņa silda, Jā, protams. Tas jau ir papildus tāds motīvs un viss pārējais. Arī, protams, sakrita labi tas, ka ne visi pasākumi bija abus darbus. Es ne visās kāzās darīju abus darbus, laikam 2 no visām. Bija, kad es gan spēlēju, gan vadīju, jo tad gan ir diezgan smagāk. Bet, ja tikai spēlē vai tikai vada, tad ir ok. Ir tā, ka tu neizsmēl sevi fiziski tik ļoti. Tur atpūsties, jā, bet es sapratu, kas mani priecē. Vismaz pagājušā gadā, ar katru gadu iespējams tas varbūt mazinās, bet mentāli, tieši emocionāli es biju gatavs. Un visas tiešām no sirds varu pateikt, ka visus pasākumus nostrādāju uz 100. Man nebija tā kā, vārds kāds man pagad, vai drusku šeit, davai mierīgāk, vai kā, nē. Visus tā kā reāli, arī visi gadījās. Es tevi vēroju 3. janvārī. Tu kā zivs ūdenī jūties. Un brīžiem mēs sēdējām tajā grimēteviņā, dzirdam, kā tu tur vadi, runā un viss, Un brīžiem likās, ka tauta smīdināja tevi, jo smējies tu arī diezgan bieži. Mēs tam citu bija baigi labā publika arī salas. Tā kā humora ziņā mēs bijām reāli uz viena viļņa. Tev sanāca, tu noķēri vilni un cilvēki uz tā viļņa tur arī bija, Tā kā bija labs. Arī starp citu gribēju pateikt, ļoti daudz ko nozīmē muzikanti. Šitos pēdējos 3 pasākumos, kur man bija citi muzikanti, visos 3 bija noveicies, jo ir svarīgi, lai tās 40-45 minūtes, ko spēlē muzikanti, lai nav tā, ka publika garlaikojas. Un tas ir ļoti slikti. To vilni, lai nepazaudē, Jā, un galaktikai bija ļoti labi. Praktiski lielākā daļa dejoja, viņi tur mainījās. Un tie, kas nedejoja, tur papļāpāja, tad skatos, tie jau dejo, tagad citi papļāpā. Bija ļoti labi. Es reāli noskatījos un tā nopriecājos. Man bija tad vienā pasākumā, pirms tam bija 6. jūdze. Tur starp citu bija tādā ļoti mazās telpās. Un man sākumā bija tā kā drusku bažas, kas un kā, bet reāli arī bija ļoti labi. Un tur bija arī tik dejoša publika. Tautas bija maz, bet visi tā kā arī ļoti dejo. Un tur arī nebija jāuztraucas par to, ka kamēr spēlē muzikanti, būtu kādam garlaicīgi. Un 30. man bija pasākums Lubānā, un tur spēlēja Sokrata brīvdienas. Un arī ļoti jauniešu grupā publika bija tāda vairāk vidējā un virspaudzes, bet arī ļoti forša ballīte un tauta. Visu vakars gāja uz viena tāda baļīte. Jā, baļīte. Visu vakars gāja uz tāda viena viļņa un vienā frekvencē, teiksim tā, tajā emocionālajā. Un tas bija ļoti kruta, jo man diemžēl nesaukšu tagad grupas, bet tur ir iespējams, ka ne grupas vaina, ļoti iespējams arī ir vienkārši, kur nav dejotāji. Ir, kur publika vienkārši nav
nav dejotāji. Ir tur mūziku gliedz, kādu gribi, tur nedejos. Un tad ir tā, ka muzikanti spēlē to savu tūri, un man tā kā pa vidu gribētos jau tā kā pastrādāt ar viņiem. Ir bijis, ka es, kamēr muzikanti spēlē, apēju ar publiku, vēl pastrādāju, kaut ko padaros drusku, nepārtraucot ballīti, teiksim, ar tiem, kas tur sēž. Es redzēju, kā tu to darīji, kamēr mēs spēlējām, uzstājāmies, tu gāji pie cilvēkiem un uzmācies, vai viss kārtībā, vai jūs viss apmierina, vai patīk mūzika, vai patīk backvokālists. Pagā, Busulis bija starp viņiem, nebija? Nē, bija viens ļoti līdzīgs, bet kārtē reizi, diemžēl, man tevi jābeidz. Es centos. Bet starp citu, visiem iesaku redzēt kaut vienu koncertu, kur Pēteris koncerta laikā nonāk no skatuves un spēlē, jo viņam ir tā bezvadu sistēma, kas to atļauj. Starp citu, Viktors Dobkevičs, ar kuru es kādreiz spēlēju ballis kopā, viņš ar tā dara, un viņam patīk, un publikai patīk. Publikai vispār patīk ģitāristi. Ļoti patīk. Tas īstenībā ir krūts instruments. Starp citu, par Viktoru runājot, es nu pat šodien redzēju Labadas video, kad viņa Rīgā labdarības pasākumu uzstājās. Un tas nebija Viktors, kas ģitāru spēlēja. Nebija. Stankevičs bija. Man liekas, pie taustiņa. Tu tādī frizūra Viktoram uz aizmuguras atņemvētā. Nē, Viktors ir tagad viņam ir frizūra, viņš ir ļoti uzkačājies. Tu izskaties tāds lielāks vīrietis, jā. Okay. Nē, viņš ir ļoti labā formā. Normāli labā formā. Viņš jau tieši rādīja. Tur bērnu kaut kāds labdarības. Jā. Nē, viņš šitais, kā sauc tos, kas sevi ļoti spoguli ilgi skatās uz sevi. Ne virši, bet narcis. Virši, turpinam darīt. Tas arī narcis, jā. Viņš katrā galaktikas koncertā sēž kaut kur zālē. Šitais te. Virsis, jā. Viņš ir jauns, vecīt. Viņš ir jauns un... cik tā jauns? 24 jau ir gan jau, ne? Viņam ir 20 pār, viņam liekas tu tricāram, bet viņam ir, bet viņš ir, salīdzinoši, viņš ir jauns, izskatīgs un... Jā, atraktīvs, jā, viss kārtībā savā vietā. Viņam, šarms, karizma, viss viņam ir ko vajag. Skatuves cilvēks. Jā, vīrietim. Un viņam patīk rūpēties par sevi, viņš tur katreiz stāsta, kā viņš uz čalku staigā, un viņš tiešām, viņš kaifo, viņš katreiz tur brauc, viņš vienmēr pārdzīvo, viņš tur netiek kaut kad, tā kā, tas tāds, bet viņš, viņam ir pretēji dzimuma draudzene kāda, ne? Tā mēs tur baigi, tādas lietas mēs tur baigi neizrunājam. Es domāju, ka mēs arī nevaram par to runāt tagad pareizi dzīvajā ēterā. Jā. Nebūtu pareizi. Es tā tikai, es bišku tā kā bišku trolēju, jā, tā kā, gribēju teikt, bet, trolēju. Jā, bet viņam ir tur pie pāris gabali, kur viņš iziet publikā, tad tur visi starā. Es jau tur, ka arī starp citu, nav jau tas, protams, nekāds noslēpums par mums aizkulisēm, arī bija ienācis jaunais cilvēks, kurš tieši bija pamanījis ģitāristu pasākumā un tieši nāca. Interesēs, kāpēc giča skan tik klusu, kāpēc nevar izbaudīt instrumentu. Tā kā es pagriezu skaļāk, viņš no zāles rādīja īšķi uz augšu, ka tagad ir kārtībā. Tagad ir labi. Jā, bet Pēter īstenībā es nepiefiksēju tieši to dziesmu. Ļoti iespējams, ka tajā dziesmā tu taču ar to vaha pedāli pareizi pagriez pats savu skaļumu. Tā kā pieregulē. Es biju pagājis no mikrofona. Nē, skaļuma pedāls man ir, jā, es regulēju, bet viņš runāja par to dzelteni aizskari, tikai skudru nesamīn. Varbūt tajā dziesmā tiešām to bija klusāk. Tiešām es atceros, es tiešām atceros, ka nebija klusāks. Atceros, ka viņi diezgan dominējoši, diezgan skanoši, tādas country, tādas pat ne country, tādas vairāk, es tādas spēlēju, tā izdēļoju to, viņš tādā kā reggae apmēram ritmām, tikai skudru nesamīn, tāds jā, un es tajā iespēlēju iekšā, jā, un iespējams es izspēlēju tik ideāli un tik labi, jā, ka viņš tik organiski nesaprata vairs, kur skan ģitāra, kur skan Vitolda instruments. Ņemot vērā arī tagad, ka, tieši tā gribēju teikt, ka tagad jau tie instrumenti sintiņi arī noklāja un tik dzīvi skan, ka tu, grūti atšķirt, kad dzīves instruments, kad sintiņš. Jā, bet šai gadījumā vajadzēja atšķirt, tur bija labi skanēja, tieši tajā, par kuru viņš teica, ka nedzird. To, ko es dzirdēju, viņš drīzāk nesaprata. Varētu būt, jā.
Bet to, ko es dzirdēju, tiešām ļoti krūtis skanēja. Cilvēks bija aktīvs, viņš ik pa laikam ienāca mūsu ģērbtuvē un mēģināja aprunāties, izstāstīt, kā viņam patiesībā dzīvē iet, ka viņš arī nav nemaz tik slikts un labs čalis. Gribējās parunāties, un beigās vēl, ka jau gribējās vēl aiziet kūciņu apēst, jau balle beidzās, viņš vēl pienāk un puiši fotografējamies. Tāds draugs, vakara draugs mums bija. Es taču jūs fočēju. Tu to momentu redzēji, bet man jau, viss jau tā kā nogurās, apnikās, jau gribās aizskriet fiksi maliņā, kaut kur apēst vēl kādu kūciņu. Tā jau. Kūciņa ļoti garšīga. Nezinu, kur viņi bija sūtījuši. Tā bija mājas torte, padomju tādā, tajās tradīcijās bija. Bet viņa bija kaut kādā, zinu, priekšvēsturi bija vadītā atnākusi stāstīt, ka sieviete, kura vienmēr agrāk cepa, kaut kādu ilgu periodu necepa, un tad viņa beidzot atkal uzcepa. Un tad mēs tikām pie tās kūkas leģendārās, kur vietējā sieviete taisīja garšīgas kūkas. Lūk. Jā. Kāpēc mūsu harmonikas tik reti spēlēja? Tur, kur dzirdēju, ļoti labi bija. Ne visur viņas vajag, ne viņas, bet tās. Ne visur tās vajag. Bet šur, tad, kad viņas ir un kad vajag, tad tas skan, es domāju, arī labi. Tad, kas mums Latvijā ir harmonikists? Macats spēlē harmonikas, no Dakotas puisis spēlē harmonikas un vēl kaut kas. Vispār maz, jā, uz pirksie skaitām. Jā. Un tādā ziņā es gribēju jokot, ka kāds zālē no tiem arī varēja atrasties, lai es spēlētu vēl labāk. Lūk. Starp citu, mēs Jāņos spēlējām Māru P, tur kaut kur Pārdaugavā, tur, kur lidmašīnas pāri galvām lido. Tur bija ļoti plašs kupls pasākums. Tur bija ne busulis, bet skutelis, tur bija oranžās meitenes, tur bija ļoti spektrs liels. Jā, pavadošie profi, tur Gudrais no grupas Zodiaks kādreizējās. Jā. Tādi monstri bija, Galaktika ieskaitot, protams. Jā. Un tad mēs spēlējām balli pārmaiņā ar kaut kādu citu grupu. Arī ar grandiem kaut kādiem, bet nav neimiem, bet tādiem profiņiem. Lūk, un es arī spēlēju, un es spēlēju harmonikas arī, protams, jā. Un izrādījās, ka tur publikā brīvdabas pasākums. Brīvdaba Jāņi, viss silti, forši, saviesīgi, superīgi. Ja? Un uznāca sieviete, jau skatoties tā no maliņas, saka, šeit sēž Arnis Mednis, ja varētu viņam noveltīt kādu dziesmiņu, ja? Kaut ko, kādus vārdus pateikt vai kaut kā tam līdzīgi. Var sakot, bija gadījums, kad reāli sēdēja profesionāls mūzikas korifejs, ja? Kur es arī pasniedzu savu gan bekvokālu, kā saka, augstāko sniegumu, gan harmonikas spēli. Jo Arnis, man liekas, arī spēlēja Mednis harmonikas. Vai es kļūdos, vai arī spēlēja? Jā. Pagaid, kas ar Medni īstenībā ir? Viņam taču bija kaut kāda baigi slikta ar veselību. Viņš insultu noķēra. Viņš tagad slikti runā, slikti kustās, vai viņš iet ar nūjiņām vai ratiņkrēsliem. Insultnieks. Jā. Bet dzīves vēl viss kārtībā, ja? Dzīves, jā. Šogad pagājušā gada Jāņos bija kopā ar mums un viss kārtībā. Tā no manis vēl paldies arī atsevišķi. Man nestāstīsim kāds, kā saka, lai turpmākajam klientam nesabojātu pārsteigumu. Man ir tāds muzikāls, jeb dziesmu konkursiņš manā vadītāja repertuārā. Un sākumā tur mocījos a kapella ar visiem kopā, bet tad, paldies Dievam, atnāca Normunds Zušs pie tausņiem un pievienojas arī Pēteris ar ģitāru. Tad īstenībā sāka ļoti labi skanēt mums. Tagad ļoti labi. Jā, mēs ar Normundu sēžam aizkulisēs un dzirdam Aldis tur la, kaut ko vienu dzied, otru dzied, tad baigais a kapella. Tāds tukšais skanējums. Mokās, jā. Var teikt, pat nemokās, moka cilvēkus tā drīzāk. Jā. Pats Aldis strādā, kāpēc mokās. Un Normunds tā pieceļās, es to nevaru vairs izturēt. Aizgāju skatuves un kaut ko tur spēlē līdzi Aldim. Ja? Pēc tam mēs tā viena dziesma, otra dziesma, mēs tā pie sevis, es to nevaru izturēt un arī aizgāju. Labi. Bet arī tad, kad jūs sākāt spēlēt, publika sāka drošāk dziedāt līdzi. Tāpēc, ka lielākā troksnī visi jūtas drošāk. Sādāk tur tā, es dziedu, zāle liela, un visi viens otram blakus, un neērt jūtas, ka viens otru dzird. Tādas pavadījums bija tā kā ļoti labi. Ļoti, ļoti labi, paldies puiši, tas tiešām bija tā. Bija tā forši. Jā. Pielika putukrējumu
kā saka, šī atrakcija. Pusstundu esam izstāstījuši, kā mums iet ar, baltrocīšu darbiņiem, jā. Palielījāmies. Jā, es tā kaut kā vienā brīdī arī domāju, saka, mums tāda atskaitas podcasts, kā mums gāja par savu profesionālu dzīvi stāstam. Bet mēs īstenībā patiesībā mēs, tāda mums viņa ir, bet mēs par viņu ļoti maz runājam. Mēs esam ne tikai gudri, mēs esam arī talantīgi, mēs arī varam tā. Jā, vismaz viens no mums, kuram vārds sākas ar P un beidzas ēteris. Nē, es tevi dzirdēju, to arī visu labi, visu pareizi darīju. Zini to anekdoti, ja, ka tu, savai, darba kolēģiem vai meitenēs pasaku, ja, es tevi sapnī redzēju. Viņi saka, jā, un ko es tur darīju? Es saku, tu darīji visu pareizi. Saproti. Jā, tā Kaldī, tu darīji visu, tu visu darīji pareizi. Jā. Saka, pēc tam tik neaizmirst aiziet brūno mēlī nomazgāt. Mākit uzlikt vēl sūdiņus tortītes. Ar savām rektālajām svecītēm. Jā. Tagad tie, kas klausās, es pateicu par rektālajām, jo man bija izrādīja par rektālajām svecītēm. Cilvēks teica, parastam cilvēkam varbūt liekas smieklīgi. Mediķiem tas nemaz nav smieklīgi. Es saku, ja tu zinātu, mēs spēlējām mediķiem balli Ogres slimnīcā. Ja tu zinātu, kādi tur priekšnesumi un joki gāja vaļā. Ja tu zinātu, es vienkārši... Tā kā rektālās secības bija pilnīgi... Es būtu jaunāks, es laikam izvemtos, ja, pat cik es pieaudzis cinisks onkulis, ja. Tur viņi runāja par apčurāšanos, par apkakāšanos, par pamperiem, par dzimumu orgāniem, par visu. Šausmas tur bija vienkārši. Par visu to viņi runāja tā kā joka formā? Jā, es saku priekšnesumu, ja tur Ludziņu vajadzēja izspēlēt kaut kādu hobā. Vieni ir ārsti, ja, lai cik paradoxāli, ja, otri kaut kādi pacienti. Tu sāk cipa lamāt, ja, tu ar to punci stāvokli, ko tu tur... Bet tas ir vadītājs organizēt. Nē, viņiem bija uzdots mājas darbs, sagatavoties tas arī bija jaungada, vecā gada ietvaros, jā. Šitais periods, 2 gadu atpakaļ kaut kad īsi pēc Covid, kaut kā tā, jā. Arī priekšnesumu, tika uzdoti uzdevumi sagatavot priekšnesumus, jā. Un tad tās māsiņas, dakterītes un vēl, viņas vienkārši, jokoja, priekš viņiem tik pašsaprotami, jā. Bet patiesībā, papratīgi to klausīties bija. Un pēc tam bija savā starpā, kā pat ir tāda inside jociņi tādi, jā, patiesībā. Viņi savā starpā kikina, viņiem tur izbaigi saprotami un kamiļfo, jā. Bet es klausījos, domāju, jēziņi. Lūk. Jā, vienkārši tā viņu realitāte, ikdiena un realitāte noteikti ir vēl skarbāka nekā tie, ka tie joki uz tā fona noteikti tiešām ir smieklīgi. Jo tā ikdiena noteikti nav viegls darbs. Tas ir, man liekas, ļoti mediķiem vispār ir smags darbs. Kāds man ierasts? Pagad, tu esi mediķis, taču pareizi. Man ļoti skaļi tikko pateicu. Ļauj paironizēt. Mums ir ironisks raidījums. Jā, es strādāju. Starp citu, mēs pēdējā laikā aizmirstam, ka mums ir oksimorons. Vispār jau, jā. Jā, bet es esmu medicīnas iestādes darbinīgs. Jā. Ar ļoti vājām medicīniskām zināšanām. Nē, zini, kas ir mediķiem vissvarīgākais? Prakse. Saproti, tik cik viņi rokas dziļi, kur pirkstus iebāž, tā ir prakse. Jo viss, ko tu tur vari lasīt grāmatās un klausīties lekcijās, tas ir pavisam viens, jā. Bet to, ko tu dzīvē sastopies, tas ir cits. Jā, es cik tagad strādāju, tur jau vairāk kā gadu, un es tagad ļoti daudz ko zinu. Ļoti daudz ko zinu no tā, ko es, kas ir manā klātbūtnē runāts, darīts, tā, ko es blakus stāvēju. Jā, mans darbs man ir tā kā, ļoti daudz, ko man nācās arī mācīties, lai es varētu strādāt. Jo kursi 3 dienu, kur bija tā visa neatliekamā, bet ne jau tā kā šoferu tur, bet tur bija tā riktīgi, profesionāli. Tur visas atdzīvināšanas, reanimācijas, nevis tā, ka tu tur palpini tikai, jā, bet
visi medikamenti, un es ar tur visu, viss tas man bija jākārto, un visu tā kā ar ieskaitu. Tā kā es ciemojos Stradiņos, jā, tur arī jaunas māciņas, tur reāli ļoti jaunas dakteres, reāli zem 30, tādi 25, 26 gadi, jā. Un māciņas vai kaut kāds pusspeciālis, es nezinu, kā viņi tur hierarhijā skaitās, jā, bet ne zemais līmenis, bet tāds arī zinošais, jā, kas ar paplātīti atnāk. Kaut kas tāds, jā, asistents vai kā viņus vēl sauc, jā. Lūk, un arī viņas, piemēram, visas simpātiskas tāds, reāli, smukas meitenes, jā. Un es tur tāds vārgulis, tur tā kā lulu, un mēs tā kā sakoķetējāmies. Tur, es neatceros, kā tur bija, bet tad eiforija nedaudz, jā. Hi-ha-ha bija. Un pēc kaut kādas pusstundas viņi atnāk ar kaut kādu to paplāti, viņai tur bija kaut kādi šitie vates kociņi un vēl kaut kas, jā. Un viņa nepiedāvāja, bet lika man, kā teikt, nepiedienīgu procedūru, ja? Kuru es noteikti atteicu uzreiz. Jauna meitene, un viņa tagad sāks darīt to, ko, saproti, ja? Fuj. Ne tur, kā saka. Lūk, un tā kā nevis par to, ko nozīmē prakse un ko nozīmē viņiem tā ikdiena, ja? Ka tas viņiem skaitās normāli, ja? Darīt viss tāds, kas tev ir nepatīkamas lietas, ja? Intīmas lietas, ja? Viņiem tā ir norma. Lūk. Jā, mums pat ģimenes ārsta praksē it kā liekas, kas tur varētu būt, jā, bet, atnāk ar pārsiet vai atnāk ar kaut kādām, jā, ir, kur es apskatos, es saprotu, ka, tu tā negribētu es šito darbu nevarētu darīt, jā, es to nevarētu. Gan jau, ka varētu, bet, jā. Jā, labāk, lai dara tas, kas, bet meitenes tiešām, es saku, kā jūs tur, bet viņām ir tā cita domāšana, viņas to redz savādāk, domā savādāk, un ir tā savādāk, jā. Tā cilvēku, palīdzēt cilvēkam, tā misija ir lielāka nekā man. Tā, es nezinu, tā iekšējā tā varbūt. Tā kaut kā. Es ar, protams, labprāt palīdzu, bet savās tajās kompetencēs, savos ietvaros, jo tā, tik tālu, tur tālāk es vairs, tā kā, protams, kaut kādā tur, baigajā stresa situācijā kaut ko vajadzētu, protams, iespējams pat nepadomāt, izdarīt visu, kā vajag un darīt un nedomāt. Jā, bet tie rutīniski, bet tie rutīniskie darbi, viņi arī ir. Bet ja var izvēlēties. Jā, spēlēt balli, vadīt pasākumu, jā, protams, es sapratu. Vieglāko ceļu. Jā, redzi, es Reizeknē arī pamodos ar šlangiem, tu sazini, kur, jā, šlangi bija visur man iebāsti. Un es domāju, kas gan to darīja, jā, visot. Man tikai iztēle atliek ieslēgt. Kā? Jā, bet starp citu, tikko kaut kāds atkal bija kāzus vai kaut kas tāds ar veselības. Var sakot, es braucu slaveno ansambli Galaktika regulāri, jā, pasākumiem. Un praktiski ikdienišķis tāds caur dienu, katru dienu mēs braucam kaut kur. Un Vitols nopirka Renault, aizmirsa kā, bet minivens tāds, jā. Un aizmugurē drausmīgi nērti sēdē, drausmīgi. Es Pacers, lai. Jā, mēs viņu pa šatlu saucam, jā, kosmosa kuģi. Tāds, es teiktu, jā. Lūk, sēž. Ja viņam ambienta lampas saslēdz, viņš tur izskatās iekšpusē kā šādi. Nē, labi, kad ja viņš nav, bez viņa arī labi. Var sakot, sēžas. Sēžas. Būs ko teikt atkal. Cik man Vitols jau prasa, kad nākamais Oksimorons, kad viņš iznāks? Es nezinu, viņš klausās vai nē. Var sakot, es sēžu aizmugurē, priekšā sēž Vitols ar kolēģīti mūsu Ginču, jā, Ginču čau. Un tāls sēž, un es sēžu aizmugurē nērti, tāds paaugstinājums, kā taburete, jā. Tu nevari neatgāsties uz aizmuguri galvu nolikt, ne uz sānu, nekā nevari. Tu vienkārši sēdi tā kā taisni, uz taburetes, tā kā uz troņa, ja? Un lūk, un miegs nāk nenormāli, un es ar galvu uz priekšu tā kā aizmigu un noliecos, un mašīna kratoties, galva uz leju kratīdamās, ja? Man izmežģīja kaut kādas aizmugures augšējos skriemeļus mugurkaula, ja? Un to es nesajūtu tajā momentā, es vienkārši pamodos, bišku, tā kā, tā kā nogulēs, tā kā nospiests, tā kā nekas īpašs. Pēc kaut kādām vairākām dienām es laikam būšu sastiepis kaut ko tur tā pa nopietno.
Un man sāka spiest nervu. Lūk, un uz kreiso pusi sāka atdot uz plecu, uz roku un nenormāli tirpt. Bet tirpt tā sāpīgi, tā kā velkoši un bez apstājas. Un nav variantu vienkārši spiež. Gulēt nav iespējams. Kaut kāds 3 naktis vienkārši nebija izgulējis. Es nevarēju pagulēt, jo nevarēju atrast to punktu, kurā es varu pagriezties tā, lai man nesāp tā kreisā puse visa, ja? Plecs, roka un tā tālāk. Un pats mugurkauls arī bija uzpampis. Tie skriemeļi un tā āda jutās, ka tur pampst. Ja? Es mēģināju kaut kādu masažieri atrast vai ko. Masažieris saka, nu labi, pēc tam. Labi, ar kuras masažieri runāju. Saka, ka tas ir bīstami, ja? Ka tur iemasē tā, ka tur kaut kādu nervu un to gļotu vai kas tur tās smalkās tās lietiņas, ja? Kas tur ir, var ļoti sabojāt un vēl trakāk izdarīt, ja? Var sabojāt. Un Diana mani pierunāja uz traumpunktu aizbraukt. Es aizbraucu uz traumpunktu, pieteicos, izstāvēju rindu, visu kaut ko vēroju, cilvēkus, atbrauc policija, kaut kādu zīdaini aizved projām no traumpunkta. Var sakot, tur kaut kāda sava dzīve notiek, sava universums. Ja? Lūk, un es pieteicos pie traumpunktā, mani piereģistrēja, ja? Sēdiet, gaidiet. Lūk, izstāstīju, un atnāca jauns, simpātisks ārsts, 30 gadu vecs. Ja, ar maigām rokām. Viņš man pār skriemeli ar roku brauc pāri. Sāp? Es saku, jā. Viņš zemāk. Sāp? Es saku, jā, sāp. Var sakot, viņš man... Vēl zemāk sāp? Pēdējais, jau ir patīkami. Un tad viņš paprasīja, man nav alerģija pret zālēm. Tad man sistēma pieslēdza caur kateti, ja? Caur roku sistēmu. Kateti. Un tad es... Matemātika tev labi gāja. Kas gribēs sapratīs, par ko es runāju. Jā, tieši. Vārds sakot, es iesnaudos. Lūk, man noņēma beigās sāpes, viņš visu saprata un arī teica, ka pie masažiera bīstamiet, ka var sliktāk būt. Man pretsāpju kaut kādu sistēmu izskaloja cauri, ja, un ļoti palika vieglāk, kad viņš atnāca vēlreiz. Viņš saka, es viņa sejā redzēju gandarījumu, kas pateica, ka palīdzēja, ka baigi labi, ka viss ir super. Ja. Lūk, viņš izrakstīja zāles, kuras sadziedina vai saaudzina, un kaut kāds pretsāpju zāles, kuras cenšos nelietot, jo, kas ir sāpes, kas ir liekureiz zāles dzert, ja? Tāpēc tālūk. Lūk, bet es biju traumpunktā un es atkal sajūtu to atmosfēru, saproti, starp aktīvo dzīvi un nevarīgiem cilvēkiem, kas redzu, kā guļošus tur ievet, pat ne ļoti vecus cilvēkus, 50 plus 60 tur, jā. Blakus tantiņa guļ, dzirdu kaut ko vait, čāpstina, caur aizkariņiem dzird, jā, neredz. Jā. Māsiņas tur kā eņģeļi staigā, viņas tādas, es redzu, ka tās ir cacas kaut kur, nākošu dienā viņa natsklubā var, vēl zinu, ko darīt, jā, bet tur viņas ir kā eņģeļi, viņas ir kā glābēji, kā palīgi, jā. Un tur tā tantiņa, es sapratu aiz aizkariem, es sapratu no māsiņu reakcijas, ja, ka tā tantiņa mēģināja celties vai kaut ko kustēties, ja, un tā māsiņa tā pagriežās tā, nolamājās. Eņģelis, ja? Jā. Viss stāvs lupatās uzreiz tu iedomājies klubā, jā? Izlīst kokča, jā. Saka, tad ir jāpiesien un kaut ko tur spriež, ko darīt ar viņu, jā. Ne, bet saproti, kāda man arī tā disonance galvā. Tikko tu esi aktīvs, tu esi forši, tev dzīve, plāni, kaut kādas darbības, kaut kāds pasākums, jā, ar Grandāns Galaktika, tur viss baigi super, jā. Un te tu esi nevarīgs, guļošs un nevienmēr ar tevi labi pret tevi izturās. Es esmu redzējis gan sliktu izturēšanos, gan ļoti, ļoti labu izturēšanos pret pacientiem. Ja? Un maz klausies. Jā. Un maz dakteris ar maigām rokām. Jā. Pabeidz. Saprast, ka tu beigas. Maz dakteris ar maigām man beigas būs, kad būs beigas. Galvenais, ka Vitaldam aizsūtīja fotogrāfiju ar piltuvi. Viņš tā, tu vecīt, nevelc garumā, zeme sasals būs grūtāk.
Bet es tev itāli draugs. Paprika man atkal vieslēs karodziņu ieliec, jāno pīkstene būs arī. Jā, ir tas labais humors, jā. Jā, viņš tā, jā. Uzmundrinošais tāds, uzreiz sagribas dzīvot. Nē, mans jautājums... Cipā ņedažģocis, jā. Jā, mans jautājums vienkārši bija, domāju, tev noņēma tās sāpes, bet viņš pateica, ka tev taču kaut ko jādara. Nē, viņš teica tā, nē, kursu iziet nedēļas vienas zāles un 2 nedēļas otras zāles, ja? Un ja nepāries, tad iet uz rezonansi, fotografēt, meklēt kaut kādu dziļāku vainu. Jā, nepalīdzēs tas, ko man izrakstīja un tā tālāk. Man vēl ar vienu velk nedaudz, jā, bet bišķi vēl paliek ar vien retāk, mazāk un tā kā iet labumā nedaudz. Es mēģinu vingrinājumus litli taisīt arī, tur ir daudz maz ok. Nē, es gribēju pabeigt vēl par to pieņemšanas punktu, jo... Jā, droši, es vienkārši jautājumu gribēju uzdot. Viens no piedzīvojumiem, jā. Atnāca vārds sakot jau, tā kā visi konstatējām, sapratām, dakteris nāk atkal pie manis uz maigām rokām, jā. Viņš tāds melnīgsnējs, viņš runā latviski, runā latviski ar akcentiņu, jā. Viņš runā apmēram tā kā Rosļikovs, tā kā Gavrilovs, tā kā, zinām, jā, Latvijas krievi runā labi latviski. Jā. Bet jūtams, ka viņš nav latvietis. Un viņš runā ļoti labi latviski. Saka, es atvainojos, es esmu no Ukrainas, jā, es iemācījos valodu, bet man būs vieglāk runāt krieviski, jā. Es tā, protams, ja tu nerunātu latviski, tad es runātu ar tevi tikai latviski. Ja? Pat cik tu runā tīri latviski, nesen atbraucis, izskatās, iemācījies pa šo īso laiku, pat 2 gadiem. Jā, Vot kas mani pārsteidz, jā. Tajā brīdī, liekas, negribu cilāt šo jautājumu. Nē, cilāt, bet kā tev no kauna motivērt vaļā kaut ko vispār par to runāt, jā, tu pretējā pusē, jā? Kāpēc atbrauc cilvēki, labi, ok, norakstam uz to, jauns, ok, gads 2. Tev bija 40 gadu, tev bija daudz gadu, tu varēji 10 gadu laikā mācīt, iemācīties kaut kādā līmenī. Negribēšana, nē, tur ir skaidrs. Jā, bet piemēram, Rīgā, ja godīgi, visur, kur es ļoti maz saskaros, ja godīgi, bet tur, kur es saskaros, starp citu arī ar pacientiem un visa šitā, viņi paši drusku ļoti liela daļa pārspīlē vai iepriekš nemaz negribēja runāt, jo tagad, kad, tā kā pēc šiem visiem notikumiem, ļoti daudzi runā latviski, jā, protams, iet kā iet, bet, es tev uzreiz pateikšu, tas nav ne tuvu slikti. Tas ne tuvu iet runa pat ne par to, iet runa par cieņu, saproti? Jā, un runā, un piemēram Saruču braucām ar taksi, gan uz vienu, gan uz otru. Protams, uzreiz, kā runā, uzreiz ir saprast, ka nav Latvijas, bet runā, tā kā 100 punkti, ja viņam būtu izvēle, viņš nerunātu latviski. Ja viņam būtu, viņam pat bija izvēle, mēs jau nespiedām viņam runāt latviski, mēs latviski runājam ar viņu, bet viņš tik labi runā latviski, man nav jēgas, teiksim, tagad tur mēģināt. Mums nebija tā, ka es nesaprastu, ko viņš saka, un es varētu pārēt, ļoti labi runāju. Protams, var just, ka viņi mēģina saīsināt teikumus, cipelē nav tā kā liek. To gadiem ir miljons, protams. Jā, bet, protams, ir kļūdiņas. Da manis pēc tu runā labāk ar 1000 kļūdām, bet es novērtēšu no tavas puses to centību. Ka tu tiešām cieni nevis ka es te domāju, ka es slikti runāju, tad labāk nemaz nemēģināšu. Nē, mēģini. No manas puses respekts ir daudz lielāks par to, ka tu tā ir cieņa, saprot. Tevis prasa mācēt visas valodas, jā, es te runāšu vienā valodā, tas ir skaidrs. Tas ir jau sen memčikos pārvērties, jā, skaidrs. Tā kā, protams, ja mums tur būs, es nezinu, nenormāli smalkas lietas jārunā stundām ilgi, un es jutīšu, ka smagi, protams, es varu pārēt. Bet tā ir mana bagātība, ka es zinu to valodu. Tā ir mana bagātība, nevis tagad, kā saka. Es neesmu tur jārais, jā, es nesaku, ka tur visiem tur jāmācas un tagad pēkšņi tur hei, jā, bet vienkārši šitādos piemēros, kad atbrauc un gada 2 laikā un runā tiešām ļoti labi. Labi runā, ļoti labi runā, un tad tev liekas, tiešām labi, tiešām neticami, ka vispār liekas, ka viņš melo, viņš nedzīvo šeit 2 gadi, viņš dzīvo šeit kopš dzimšanas, viņš skolām gāja latviešu, nestāsti man.
Jā, bet tāpēc, ka runā arī tā valoda ir smukāka nekā mums pašiem dažreiz. Nu, jā, labi vārdus liek kopā, viss kārtībā. Jā, izvēlas ļoti pareizi. Un vēl viens moments, faktors ir, viņš tomēr Reizekne ir krieviska pilsēta, Te bieži vien vispār nav obligāti, ja tu atbrauci šeit uz pāris gadiņiem, 3, piemēram, kara laikā, tev vispār nav obligāti mācīties šito vietējo, nesaprotam, nekad pēc tam nepiemērotu valodu, nepiemērojamu. Kur tu viņu izmantos pēc tam? Pēc kam tev to vajag, Bet viņš šajos apstākļos Reizeknē, tādā nelatviskā pilsētā diezgan, viņš tomēr izvēlējās un iemācījās latviešu valodu. Nu, lūk. Jā. Nē, par to vispār aplausi un cieņa visiem, kas ir. Man patīk šitie indieši, kas ir latviski YouTube kanālus, kur vada. Tur tāds Jānis Bērģis, viņš reāli izklausās, tiešām, protams, tā kā viņi runā, izklausās rēcīgi, bet tas ir vienalga, labāk, lai izklausās rēcīgi jebkā, bet tā, ka viņi runā un arī viņš tur uzreiz atvainojas. Es ļoti atvainojos, tāpēc, ka Latvijā dzīvo tur tikai 2. gadu. Otro mēnesi. Liekas, labi, Pēteri, būsim arī godīgi. Latviešu valoda nav viegla. Tā. Es nezinu, tas no malas spriežam, mēs to nevaram zināt. Es nezinu. Jā, par cik mums tāda, bet visur, kur paklaut, visi saka, ka latviešu valoda grūti iemācīt. Tā kā viņi ir smaga valoda priekš iemācīšanās. Un cilvēki iemācās, tajos brīžos man rodas jautājumi. Ceļš, kur bija tur tie skaudro sāpju pilnie tie video no Daugavpils, kur tā viena kaut kāda sieviete, kas viņiem centās palīdzēt. Es pat ticu, ka viņiem pārdzīvoja un centās. Par to vispār nav runu. Es nesaku, ka viņi tur meloja. Ejiet, diriģē, 30 gadi tev bija mācīties. 30 gadi. Jā, bet par to ir runa, ka viņa tagad tur, ko tur tā ir. Jā, es saprotu, tā vide ir krieviska, bet bija pietiekoši daudz latviešu, taču tajā, Daugavpils nav jau arī tā, ka nav tur latviešu. Tā ir necieņa. Gaida revanšu, gaida to impērijas atgriešanos. Šitais viss. Plus, mēs ar tevi būsim pīkstri uzreiz, kā rodziņielīts. Atkal jāpīkstina. jā. Tā kā, jā. Tā tas viss ir. Tajos brīžos tiešām liekas, nezinu. Nē, mēs runājam, atkal 100 reizes pārmuļļātas lietas. Mēs visi to zinām un saprotam. Visi, gan mēs, gan klausītāji, gan oponenti, visi to zina. Saprot, vienkārši ir nekaunība. Ko tu man izdarīsi? Mēs esam lielāki, mēs esam, augstprātīgāki un šovinistiskāki, Ejiet jūs tālāk, ar savu mazo suņa valodiņu. Tā ir. Mēs zinām visu, kā sastāv. Vienkārši nekaunība, piekāpties vai nepiekāpties, Vai arī vienkārši es esmu iekaroties, atnācu un būs pa manam prātam un viss, ejiet jūs, lielais atnāk samīda mazo un viss. Tāda ir tā loģika. Spriedelēt, kā ir pareizi, kā nepareizi, visiem viss ir skaidrs. Saprot? Nav variantu. Man arī pacienti, man pazvanīja viena, kā es pasūtu tur zāles, viena tante, viņai ir 60 pāri gadi. Viņa ir kaut kas pie 70. Es redzu tur tos datus. Un viņa, protams, reiz var saprast, kā krievalodīgā, bet es pat jau vienā brīdī jau neizturu, tā kā man vienkārši laiks ir vajadzīgs. Man zvana man. Tiešām tas, katrs zvans jātaisa maksimāli īsts, bet, protams, arī, kā saka, jāpalīdz cilvēkam, bet, arī, jo gaida nākošie, kam ir jāpalīdz. Tās pienākums, un es tagad tā kā jau cenšos jau pāriet pat brīžiem uz krievu valodu, lai tā kā mums drusku ātrāk ir. Viņa principiāli, un ja es tā kā jūtu, viņa nepāries, respekt, labi, viss pārējie pagaida, laužam līdz galam. Bet, ja tiešām visu, un Malacis, viņa ir pieņēmusi lēmumu, ka viņa runās latviski un viss. Tagad bišķi ir modē runāt latviski, es ievēru, bet Diana arī nospriedām. Daudzi krievu bloģeri latviski. Tā ir mode, bet tas arī nav labi. Kā mode pāriet, nakal kaut kas nāks, Viss atkarīgs. Jā, bet viņš valodu zina. Tas nozīmē, ka viņš jau viņu zina, tas jau ir labi. Vai tu zini, cik daudz zina un izliekās, ka nezina, ja tu zinātu? Bet savā starpā jau, lai viņi runā krieviski. Ne jau par to, ne par to. Man 17-gadīgi darbinieki, 18, kas tepat auguši ir skolās gājuši, izliekās, ka
no lauku skolām. Ja? Izliekās, ka nesaprot vispār latviski neko, neviena vārda. Lauku skolā tu nevari bez latviešu valodas nemaz iztikt. Tas ir skaidrs, ka... Nu jā, bet saproti, kamēr tev nepiespiedīs, nebūs nekā. Ar labu te nav nekā. Jā, bet tā ir ģimenes problēma. Tur ģimenes iekšēnē noteikti ir pagaidi, kāpēc viņa ģimenes problēma ir mana problēma? Pastāsti man. Nē, par to nav par to. Vienkārši no otras puses tas bērns arī nav īsti vainīgs, jo, viņam jau to ieliek ģimene, diemžēl. Pagaidi, stāv, jo mēs tagad noziedzniekus sāksim audzināt un teikt, ka viņi nav vainīgi, ka viņi tur ēt un slepkovo un kaut ko. Arī, starp citu, šis ir... Dilēma. Šis arī jā, dilēma. Bet no otras puses, ja pieņem lēmumu, tad paliek tur tie 16, 18, tev jāsāk pieņemt pašam lēmumus un kaut kurā brīdī ir tomēr jāuzņemas pašam atbildība. Līdz kaut kādam tam vecumam, es domāju, ka tiešām tu var uz ģimeni šo to rakstīt. Bet vēl, protams, jā, pēc tam tu jau skaities, tad, kad tu skaities pieaudzis, tad kā saka, bija kā bija tad. Tu esi darba ņēmējs. Tu esi manā valstī, manā darbā, un tu vēl višku sprēgā, tā sanāk, saproti, kāda tava vieta dzīvē ir. Jā. Un pēc 40 gadiem teiksi, man te nebija iespējas apgūt, kāpēc jūs mani apbižojat, ja? Sāks, vaidēt. Kāpēc? Starp citu, man šāds viens gadījums tieši bija manā vēsturē. Es nezinu, es stāstīšu šeit jau, vai nesu. Es strādāju klīneru, nedrīkst teikt, firmu, nedrīkst teikt. Klīneru nedrīkst teikt, ne? Uz atkritumu. Jā, aizpīkstini tad. Uz atkritumu izvedēju strādāju. Jā. Firmā, uzņēmumā. Klīneri, jā. Mašīnas par šoferi strādāju klīnerā, jā. Klīneri, jā. Un man arī atnāca jauns čalis. Krievolodīgais. Bet viņš ļoti labi runā latviski. Ne tas, ka ļoti, protams, var saprast, ka tā nav viņa dzimtā. Viņš labi runā latviski. Viņš ir jauns, viņš ir pabeidz tikko vidusskolu. Es saku, kas notika? Kāpēc tu negāji tālāk? Nav kur, nav augstskolas, kur, jo bija likumi kaut kā tieši mainījās. Viņš saka, nav tādas augstskolas, kuras varētu mācīties krievu valodā. Es saku, tu ir gājies. Es saku, tev latviešu valoda skan labāk nekā dažam labam latvietim. Es saku, tu ir gājies. Viņš tā, jā, es runāju labi, bet, tomēr mācīties ir mācīties. Mēs tomēr vidusskolu tā pabeidzām un tādu. Es saku, bet paga, jums taču tajā laikā eksāmeni jau bija jāliek latviešu valodā. Es saku, bet jūs taču eksāmeni. Viņš saka, jā, un viens jau ir nolikt to eksāmenu, bet un kad viņš saprata, ka tā ir maza. Tā ir tāds cietējiņa. Jā, apbižoties, jā, jūs mani tā kā spiežat. Viņš jau noteikti nebija tas, kurš nepavilktu. Viņš visu laiku atrunāja latviski. Man bija 2 krāvēji, viens krievulodīgs, kurš nerunāja latviski, viņš 100 punktu viņu zināja. Man skats, ka nekaroja. Mierā labat runāja krieviski. Jā, otrs arī krievulodīgais, bet viņš runāja latviski. Un viņš ar mani latviski, ar to čali krieviski, un tad es sanāku šitā, mēs ņēmāmies. Un es domāju, čalit jau, ko tu muldi? Ko tu muldi? Tu jau noteikti varēji ar savu līmeni. Noteikti varēja iet mācīties. Tas ir tas gadījums, kur Facebookā tagad arī staigāšas. Tie, kas 2011. šāva salūtu, apsveicu, lai jūsu sapņi piepildās. Cip atgriezties sapņu zemē. Jā. Bet cik principiāli parādīt pozīciju. Nē, bet saproti, jau tomēr ļoti daudz gadu desmit iet, un visu laiku muļājam vienu un to pašu. Kaut kā jau laiks arī teikt kaut kādu vārdu. Jo savādāk mēs iznīksim. Mēs esam tik maziņi, ka mēs nedrīkstam. Labi, un būsim kaut kāda vietas nosaukums, kaut kādu vēsturi, kaut kādu leģendu, ka te kādreiz dzīvoja kaut kāda jocīgas ciltis, tur kaut ko ļaļaļaļuļuļu, tur непонятно что-то там на своем языке, tur bля, kaut kāda indiāņa, ja? Tā arī būs beigās, ja mēs nenāksim pie kaut kāda principa. No vienas puses piekrītu, jo piemēram, es pēc sevis zinu, ka es šajā ziņā neesmu baigi principiāli. Es jau arī neesmu. Dažšauju to salūtu iepazīstos. Man no tāda, ka silts nāks. Jo, tā kā ielīst katram cilvēkam galvu, ja viņš grib fanot par citu valsts, fano. Ja tu uz vietas, teiksim, nedari bjakas, valstī, kurā tu dzīvo, nedari tur
kaut kādus tur, kaut ko sliktu tai valstī un viņas pilsoņiem, un tomēr tu atbilsti tiem visiem parametriem, iekšā tev tajā prātā var būt, skaties, tu kādu kanālu gribiet. Tas nav nemaz tik nevainīgi. Nē, tie ir velkamisti, saprot, tie ir vārtu attaisītāji. Viņi vienā brīdī izies uz ielām tādā masā, un ziņās tā būs bilde, kā mēs te pieprasam, mēs pieprasam. Jā, bet Pēterī, mēs arī redzējām pēc nesamajiem notikumiem, kas notika ar šiem vārtu vērējiem, kur viņi visi ir tagad, arī. Paga viens brīdis. Viņiem iespējams tas viņiem iespējams tas kā piemērs nestrādās, bet, Nē, es par to saku, tas nav nevainīgi, es par to saku. Viņi no virtuvē vienā brīdī izlīdīs. Ja Ukraina pazaudēs fronti, ja kaut kādas tur izmaiņas būs, viņi izlīdīs. Jā, Ušakovs ar šito te Urbanoviču izlīd ārā. Viņi kara sākumā bija ļoti tādi pretputiniski un pretkariski, ja? Un tagad viņi jau tā kā mētelīšus sāk mainīt vietām. Tas ir atkarīgs viss, kas notiek Ukrainā. Jā, tu analītiķi seko, un es attiecīgi analītiķi noklausos kaut kādu, ja? Par to iet runa, ka... Starp citu, tu man vairs nesūtīji, mums bija, tiem, kas nezinu, neviens nezinu, mēs neesam par to stāstījuši, bet mums ar Petri bija viena par plakano zemi pagaidām, bet uz vienu brīdī tā kā mēs veltīsim 3 raidījumus kādas oksimoronu, jā. Vismaz. Jā, jo atceries, mums taču bija tas periods, kad mēs mainījāmies ar tiem video. Tu man sūtīji tos linkus, es tev sūtīju. Bija starp citu ļoti interesanti. Mēs tā kā sekojām līdzi. Mums bija tā tradīcija, mēs nedēļu reizi sazvanījāmies, bet mēs jau pa nedēļu sekojām līdzi kaut kādiem tur tiem es zinu, man vienbrīd likās, ka tu... līdzīgus raidījumus. Jā, es sapratu. Mēs analizējām savā starpā. Tas bija sapratu, bet man vienbrīd likās, ka tu izaugi jau no šitā, ne? No bikšelēm. Nē, es tādu vienkārši... Tas, ka tu man sen neesi neko sūtījis, par to bija tagad message. Jā, bet informācijas tik daudz ir. Es jau īsi atpaliku, kurā tu vilnī burbulī dzīvojies. Kaut kā mēs bišķi esam attālinājušies. Jā, nē, mums ir diemžēl, jā. Bet no tas puses par laimi mums atkal ir oksimorons. Jā, ir oksimorons, jā, pateicoties tam, ka mums tie burbuļi ešas, mēs viņus mēģinām sapludināt. Jā, kopā. Mēs burbuļiem var pārsprākt tikpat labi. Kā lūdzu? Ieliekam kultūras lapu. Es gribēju pazīmēt. Es gribēju pabeigt vēl, kā es izgāju no tās te ārā, no tās, kur es biju pieņemšanas punktā, traumpunktā. Mēs jau... Nē, var sakot, mani palaida. Man izlaida palaida ārā, saka, ejiet caur kasīti, samaksāja 4 eiro, tur, hovā, un pēkšņi mans paziņa Andris tāds ir, es viņu savu laiku arī tējas dzēru, un Klondēkā kādreiz trapsargu bija, tāds baigais paziņa, Un viņi ved kaut kādu tādu sociāli bezatbildīgu elementu uz tiem ratiem vai kā, tās, uz riteņiem tās nestuves, Un šādā pilnīgā jautrībā, Pīter Vasals, laimīgu jaunu godu, zīmes, tur cilvēks, nezinu, izsults vai, bomzīts, vai nodzēries, vai, tā guļas sāna, tās nevarīgs, Viņš tā, Es izšauju to plaukšķini, ne? Tu tāds fojē tāds, liels. Kamēr es kasē maksāju, blakus vēl viena meitene tāds, čau, Pēter, kā iet? Es tā, čau, Ieva. Brīnišķīga vieta, kur satikt draugus. Jā, bez tādā pacilātībā tādā, Atbrauc ciemās, man tur nervus, tur sāku skaidrot savu problēmu. Ka es īpaši neko nesalauzu, sirdstrieka nebija. Kaut kas tik traki nekas nav, Es esmu veselīgs, normāls, jauns vīrietis, viss kārtībā ar mani, Un te pa durvīm ārā un atkal tā, Pīter, tad davai, turam īstī. Un pa to laiku ar kolēģi apspriež, kā to vīrieti pārnest uz tām otrajām nestuvēm. Tā, tu aiz kojas, tā, tur ir dibanu, davai, 3, 4, abā. Davai, laimīgi, turamīs.
baigi. Tā es izgāju no traupunktā ārā. Un tā ir dzīve, saprotat, tas kontrasts, jā? Tā ir, jā. Es negribētu jūs novēlēt katram salauzt rociņu kājiņu, lai tajā atmosfērā pabūtu, jā? Noteikti tā nedariet, bet kādreiz tādām pārdomām, uz tām kontrastiem, uz to oksimoronu, jā, starp citu vārds vietā ir vērts šatad tos pārdzīvojumus un pārdomas, kā saka, savam mentālajai restartam, jā, šatad tas ir vēlams un ļoti liederīgi. Tā kā visiem novēlu laimīgu jauno gadu, jā. Jā, starp citu. Ar to laikam vajadzēja sākt. Mēs sākām, ka viņš sākās. Jā, mēs izziņojām. Mēs izziņojām. Jā, no gadījumā kāds vēl. Bet laimīgi iekāpt jums tajā. Jā. Visi, kas iekāpuši jaukās. Laimīgi iekāpt, laimīgi arī viņu novadīt, jā, pavadīt un izvadīt un aizvadīt. Jā. Par cik mēs esam izlaiduši, es domāju, vai pa ilgāk nedaudz šodien? Varam, jā. Garāk. Kaut gan es vienam otram paprasu, klausies oksimoronu, viņš saka, stunda baigi gari. Labi, kārtoši izcabu, tad paklausīšos. Tā man atbild bieži vien. Jā, ir. Ja vienkārši klausīties, piekrītu, ka ir gari, bet ja tas ir ceļā, kaut kur ceļā, vai darot kaut ko. Jā, apvienojot, jā. Jā, tas arī, man liekas, podkāsts tā savs ir viņu klausīties kaut ko, ka viņš ir fonds, patīkams fonds kaut kādai darbībai. Vienkārši gribēju pazīmēties. Nav tā, ka man baigi reti, bet, ir ceļš tādu svētku laikā vispār sanāca maz tā kā apmeklēt citu mākslinieku pasākumus radītos, ne tikai manis radītos. Ko tieši koncertu kādu izstādi vai ko? Kristīna man uzdāvināja Ziemassvētku. Paldies Kristīnai. Kristīna liels, milzīgs tev. Paskaidro klausītājiem, kas ir Kristīne. Mēs Vitoldu pieminam, neskaidrojam, Kristīnu pieminam, neskaidrojam. Kristīna arī, lai visi tagad meklē. Liels paldies Kristīnai. Uzdāvināja man, kopā ar viņu aiziet uz Baibas Sipinieces to jauno stāvizrādi. Kas tā par... Nē, tiešām bija ļoti foršs vakars. Man cilvēks nepatīk vienkārši. Man cilvēks ļoti nepatīk. Liekulīgs, jā. Hi. Covida laikā naudiņu taisīja radinieks vai vīrs, kas tur bija. Tur, saproti, mani, jā. Slava nauda. Pa virsu hihinki, hahanki, jā. Tas man ļoti nepatīk. Jā, es īsti jā, tagad ar šitā informāciju galvā turpini. Es gribēju iebērt bišku, jā, darviņu iekšpus saldumiņā. Maniņā, es viņu par cik tik smalki, man tiešām viņa patīk, man patīk tās brokastis, ko viņa Romanovski vada. Es ar Romanovski strādāju, ir pasaka, Romanovskis ir beigi foršais čals, bet ne par to tagad, bez tur slavas dziesmā, ka viņai kā personība, bet tā izrāda. Man viņa patika no daudziem aspektiem, pirmkārt, vieta bija pa tas Splendid Palace bija. Bija šeit kinoteātrī. Pilnīgi vienalga. Viņš laikam joprojām strādā kā kinoteātris, tā kā negribētu teikt, ka Zelzbets ielas tur pie kas tā skatās. Un, vieta jau pat par sevi skaista. Tiem, kas izdomāja skatuves, noformēja un vispār tur ar gaismām un skaņu visu ārī cepurinos, ļoti krūtā, bija tāds kā sarkanais paklājs kvadrāts, viņš bija, un augšas arī vēl sarkans, tā kā izgaismots. Tā kā dizainiski bija viss ļoti uztaisīts. Čotka. Vienīgais, kas bija interesanti, es nezinu, bet viņi to nevar pamanīt, jo skaņotājs sēž tā, ka tajā kino būda augšā stikliņa. Balkona, tikai viņiem ir apakšā skaņa, un augšā balkonā no abām pusēm arī iet pa vienai tumbai. Skaņotājs caur stiklus skaņo, jā? Jā. Un skaņotājs noteikti to nevarēja zināt. Profesionāli. Balkonā tieši pēc 5 minūtēm beidzās skaņa. Tā vienkārši nobeidzās. Un bija, varēja dzirdēt, apakšas nebija, bet sākumā bija ļoti labi dzirdēt visu, kā saka, pēc tam bija drukri, ka jāieklaus. Un tagad tur tā visa izrāda. Starp citu, viņa ir ļoti labā formā. Es vienkārši afigēlu, ka viņa izgāja. Tā kā vispār ļoti labā formā viņa ir uz sevi dabūjusi. Ir teiciens, darbs dara cilvēku skaistu, jā, bet viņu dara nauda skaistu šai gadījumā. jā, bet es nezinu kas, bet, nauda. Un tā kā mani pārsteidza tas, ka, piemēram, es esmu bijis skuteļa visām izrādēm, un vēl es esmu bijis kaut kādiem pāris, tagadējo komediju klubu, kas ir Kreičmani, Kreičmanim ļoti laba tā izrāde, kas bija vēl uz kaut kādiem esmu bijis tur,
čaļiem, ja? Kur varbūt netika, ja? Bet viņas tajā izrādē pārsteidza tas, ka, viņa atšķirībā no īstajiem tiem komiķiem, kas ir īstie komiķi, jo viņi jau sevi nepazīstina. Viņai ir stāsti un joku ir salīdzinoši maz. Nav tā, kā visiem ir, starp citu, ir kaut kāda skaitās pat komēdija, tam stand-up komēdija, viņai skaitās labais tonis, tur kaut kādi bija tas ātrums saucamais, kā tur 2 joki minūtē, 2 smiekli minūtē, vai 2, cipa tur. Viņai tā noteikti nebija sāk diezgan garš tāds iesildošais sākums, un es pieķēru sev pie tā, ka, nav visu laiku jābūt tā kā rēcīgi. Viņa ļoti interesanti stāstīja. Man pārsteidz tas, ka mani aizrāva paši stāsti pat tajās vietās, kur nebija. Visi stāsti beigās, viņi visi bija rēcīgi, bet viņa ļoti ilgi veda uz to. Ja īstie komiķi pateiktu, tur pusi no stāsta izmestu ārā, saīsinātu, saliktu, uztaisītu kompakti un cipā, Es saprotu, viņi struktūrēja savu uzstāšanos, viņi viss pārdomāts ir, viss izplānots, tas jau nav improvizācija nekāda. Par to, ka viss ir ļoti labi pat izdomāts. Nostrādāts, pat pie tā mazā joku daudzuma es biju ļoti apmierināts. Man patīk pasmieties un labi pasmieties. Kaut kas ar lieliešu to pasākumu viņas starp citu, kā saka, nezinu, kā cilvēks tu labāk viņu pazīst, bet kā šitā izrādē. Daudz labāk. Es jau pa televizoru redzu vairāk gadus ilgāk nekā tu. Arī, jā. Un tu viņas kolēģi, kā saka, Krauzi zini personīgi kopā kodāt. Bet pat ideja tāda, ka bija pārsteidzoši labs, un man saka, joprojām ir laba pēcgarša pēc pasakām. Vēlreiz paldies, Kristīne. Kristīne, milzīgs tev paldies, man ļoti patika. Noņem sarkasmu, izgriezīšu ārā. Jā, tas nebija sarkasms. Tik saldi nevar tā. Paldies, Kristīne, dārgā. Es tev ļoti esmu pateicīgs par šo iespēju apmeklēt Baibas Sipinieces stāvu izrādi. Paldies, Kristīne. Bija pēcgarša tik laba, ka man gribējās pastāstīt. Tā nav reklāma, bet protams, kur aiziet un iespēja aiziet, nenožēlsies. Bet tukši liekulīgi cilvēki, tas ir kaut kas ļoti pretīgs. Viņa vienmēr ir čūska, ne viņa Baiba, bet vispār liekulīgie cilvēki. Viņi vienmēr tev iekodīs, agrāk vai vēlāk, saproti? Viņi tev aprīs un apēdīs. Viņi izsūks no tevis visu, ko tu gribi, visu tavu labo, pozitīvo atsauksmi, ko tagad izpildīja, un beigās viņi tevi apēdīs. Viņi neatbildēs uz tavu e-pasta adresi, kad tu aizsūtīsi savu dziesmu mazā bilžu rāmītī. Sāksim ar to, ka viņš to manu reklāmu nekad nedzirdēs. Gan jau kāds aizsūtīs saiti. Klausies stundu un 15 minūte, 13 sekunde tur par tevi. Es domāju, ka viņai pilnīgi vienalga, ka, bez manis tur ir, taču tūkstošiem cilvēku. Heiteru pietiek, protams, slaveniem cilvēkiem heiteri vienmēr ir. Tur kā saka, paslavē visu. Mēs jau arī publiski runājam. Jā, to visu kaut kā aizmirstās visu laiku. Ka tā nav telefona saruna, ka tā nav privāta telefona saruna. Padalījos. Tā kā... Lūk. Atļaujam vēl, es nezinu, iespējams, cerams, mēģināšu šajā gadā sevi saturēt rokās, bet, kā saka, gada sākumā pirmajā epizodē gribu pateikt Pētera nemīļākā daļa. Gribu pateikt milzīgi paldies visiem, nesaukšu šoreiz vārdus, visiem, kas mūs klausījās un atbalstīja pagājušā gadā. Liels paldies par komentāriem, par atsauksmēm, par visu, par laikiem, par tiem, kas parakstās kanālu. Milzīgs paldies. Jo katrs... Ko Jurģis neko neuzrakstīja? Jurģis gaida šo, viņš pēdējā epizodu nokomentē. Tagad šī epizoda jāgaida mums ir. Okay. Tā kā, tiešām ļoti patīkami visu saņemt šo feedbacku. Kā saka, prieks, ka kādam tas nodara un patīk. Tā kā, paldies no manis. Laimīgu jauno gadu. Jā. Mums bija ģimenes sajiets, un es Jurģim prasu, vai tu klausījies iepriekšējo podkāstu. Viņš saka, es viņu skaidrā klausīšos. Ja? Šovakar es neklausīšos, noteikti. tā bija atbildīga atbilde. Jā. Nē, tiešām viņi visi brāļi, Jurģis pazīstas vairāk par cik mēs komunicējām, skolas laikā, kad mācījāmies kopā.
Jurģis ir stipri jaunāks. Tādi visi padomās, ka Jurģis ir mūsu vecuma. Nē. Jurģis ir. Jā, es vienkārši. Jurģis ir precība gados. Jā, varbūt pat vēl pirms. Tā kā es vienkārši, kā saka, lielos gados biju iestājies mūzikas vidusskolā, mācījos. Tāpēc mēs ar viņu bijām tā kā kursabiedri. Ne kursabiedri, bet kopā mācījāmies. Tā kā Jurģis ir tiešām ļoti jauns, talantīgs. Parasti Jurģim aizrādīja uzvalkt cepuri. Tā visa uzvalkt cepuri galvā, visa ģimene. Vai rokas nesalst, izmazgā rokas pie sēšanas visu laiku viņa. jā, starp citu, jā. Tā kā, tā visa ģimene ir talantīga, Jurģis ir, un Jurģis plus ir ļoti arī atvērts, atraktīvs un humora pilns čalis. Viņš holivudiska tipā vīrietis tāds. Viņš varētu. Starp citu, bija izskatīgs ļoti. Holivudā vajadzētu vēl pacīnīties par Jurģa piekrišanu, piedalīties kādā epizodiskā. Jurģis, tā kā meklējam Facebookā meitenes, jā. Jā, Jurģis Lipskis, jā. Meklējiet un noteikti uzaiciniet ciemos. Jā, vismaz Facebookā. Labi, Pēteri, vai tev vēlreiz atvadu vārdi? Nē, man teikt vienmēr ir, ko mēs varam 3 stundu apsmaram taisīt. Tas gar. Starp citu, kā bija druski izlaists īstenībā ļoti, jā. Mēs ar Aldi tikāmies klātienē 3. janvārī pasākumā, jā? Jā, un nerunājām. Un centāmies, nekādus jociņus, ļoti minimāli. Tas bija principā, cik bija, man liekas, teikumus varēja saskaitīt. 4, tur paspruka, tad mums bija publika, mums bija Normons ar Vitoldu, tad tur bija savādāk, jā. Bet mēs ļoti ieturēti bijām, jā. Es pat savu to atgadījumu ar traumpunktu mēģināju, bet nestāstīju, jā. Tu nestāstīji, jā. Es iemetu tīzeri, rētiņu, Jā, tīzeri, un pateica, starp citu, šeit ļoti cieņpilni izturējāmies pret jums un turējām savu vārdu, un līdz oksimoronam nesarunājāmies savā starpā. Nešāvām ārā visus jokus. Kaut gan gribējās īstenībā. Un vēl kas bija interesanti. Mēs ar Aldi esam pazīstami apmēram gadus 100, jā, bet kad mēs satikāmies, mēs tā kā bijām nepārsteigti, kā tas saucas tādā, tad tas esi tu, kurš runā tajā mikrofonā. Jā, tu bija tā sajūta tāda, ka tā maģija rādio, ka tu esi tā balss, kas tur tajā raidījumā. Patiesībā tas arī bija, es tā kā, mēs esam redzējuši viens otru 100,000 reižu, tā kā sejas mēs zinām, bet nekā sarunājamies šitā, attālināti, un tad kaut kā ierauga Pēteri tā, paga, tu šitā izskaties? Ar šo es te runājos? Jā, tas bija tāds. Pašam pēc tam likās smieklīgi, bet prāts izspēlē šādu spēli un likās, what the fuck? Tā kā tādu. Jā, ko, mīļie draugi, nemocīsim jūs vairāk. Es ceru, ka tālu gabalu brauksiet, kā saka, stundu pāri šoreiz, bet mēs, kā saka, iekompensējam par to, ka neesošo. Un turpmāk, ja viss labi, tad cerams atkal iesim ritmā pa pirmdienām. Un tad jau tiekamies pēc nedēļās. Jā, turamies. Jā, tinamies. Davai, lai jums viss labi, mums arī, un tiekamies pēc nedēļas. Čau! Atā. Oksimoron.